Sveiks, uzņēmēji! Paldies, ka šodien esi pievienojies mūsu webināram par digitālā mārketinga tendencēm 2026. gadam. Šodien tev būs iespēja uzzināt par jaunākajiem rīkiem digitālajā mārketingā, kas 2026. gadā palīdzēs tavam uzņēmumam sasniegt labākus rezultātus gan reklāmā, gan arī organiskajā saturā. Mani sauc Dajana, es esmu Haize mārketinga nodaļas vadītāja un kopumā digitālajā mārketingā strādāju jau vairāk nekā 8 gadus. Un šodienas webinārā tev būs iespēja iepazīties tātad ar dažādiem mākslīgā intelekta rīkiem un uzzināt, vai tiešām mākslīgais intelekts pārņems arī digitālo mārketingu nākamajā gadā, kā arī mēs parunāsim par Google un Meta 2026. gada tendencēm, ko jaunu viņi ir sagatavojuši mums, kā arī apskatīsim dažādus satura trendus, kādam saturam ir vērts pievērst uzmanību un tērēt tam laiku savu uzņēmuma mārketinga iekšienē, un arī kā parasti varēsi beigās aizpildīt bezmaksas testu un uzzināt, kāda ir tava uzņēmuma un tavas mājaslapas digitālā klātbūtne. Un sāksim mūsu webināru ar pirmo tēmu, vai mākslīgais intelekts 2026. gadā kļūs arī par pamatu digitālajā mārketingā. Par jaunumiem, kas notiek pasaulē, tātad 2025. gadā Meta, Google un arī TikTok paziņoja, ka viņu reklāmas sistēmas kļūst par AI First platformām. Un tie reklāmdevēji, kas ir izmantojuši šīs mākslīgā intelekta optimizācijas, kas ir piemēram Advantage Plus auditorijas vai Performance Max reklāmas, ziņo par vidēji no 15 līdz 30% labākiem rezultātiem nekā, ja viņi ir izmantojuši iepriekš manuālās kampaņas. Un tātad Google arī ir beidzot ieviesuši jaunu reklāmas veidu, kas ir AI Max, kas aizstāja klasisko search atslēgas vārdu reklāmu, kā arī daudz izmantojamo Performance Max reklāmas. Šis ir diezgan tāds gaidāms notikums visiem Google reklāmdevējiem un ir sagaidāms, ka rezultāti no šīm reklāmas kampaņām tiešām kļūs arvien labāki. Mēs varēsim sasniegt arvien vairāk mūsu potenciālos klientus ar reklāmas kampaņām, bet reklāmas izmaksas varētu samazināties. Savukārt Meta ir ar savām Advantage Plus kampaņām. Tātad šis kampaņu veids veido principā gandrīz vai visus reklāmas kampaņu kopskatu uz doto brīdi, un jau gandrīz 80% vispār visu Meta reklāmas kampaņas reklāmdevēju šo reklāmas formātu izmanto un arī ziņo, ka to e-komercijas rezultāti paaugstinās, kas nozīmē, ka izmantojot šīs te advancētās auditorijas ar mākslīgo intelektu, reklāmas izmaksas samazinās, bet rezultāts pret šīm izmaksām palielinās. Un arī TikTok reklāmas kampaņas izmanto mākslīgo intelektu, un viņi ziņo, ka viņu šis te algoritms optimizē reklāmas šo te radošumu. Viņi testē dažādus reklāmu formātus, katram lietotājam rādot viņam pielāgoto saturu, kas pamatā vēl vairāk pastiprina šo te TikTok klātbūtni digitālajā mārketingā, jo viņu algoritms patiešām ir ļoti spēcīgs, un tas, ka mēs varam iztestēt dažādus reklāmas formātus, vai tas būtu video, vai tas būtu baneris, vai tas būtu karuselis attiecībā dažādām auditorijām, varētu arī palielināt kopējos reklāmas rezultātus. Un ko tas viss nozīmē Latvijas uzņēmumiem 2026. gadā? Pamatā mazāk manuālās reklāmas kampaņu veidošanas un vairāk tāda strateģiska darba ar rezultātiem. Tas nozīmē, ka ir nepieciešami pētīt gan pirkuma datus, gan dažādas vērtības, klientu segmentus un vairāk laika jāgulda arī reklāmas rezultātu izpētei. Jo no tā būs atkarīgs, kā tālāk tu skeilosi savas kampaņas, reklāmas kampaņas, lai paaugstinātu savus rezultātus. Noteikti ir jāņem vērā to, ka, ja, piemēram, tavs uzņēmums ir pakalpojums sniedzējs, īsti nevar izpētīt nekādus pirkuma datus, tad
Šajā gadījumā tāpat ir jābūt sasaistēji ar datiem, ir jāskatās, cik daudz cilvēku vispār pavada laiku tavā mājaslapā pēc tam, kad tie ir ieraudzījuši reklāmu un apmeklējuši tavu mājaslapu, cik daudz no tiem aiziet, piemēram, līdz kontaktu sadaļai, aizpilda kontaktformu vai nospiež zvana pogu. Visi šie arī ir dati, šīs arī ir konversijas, ko tu varēsi uzlabot, un šos rezultātus varēsi testēt un beigās izvēlēties sev to labāko strateģisko reklāmas formātu un veidu, lai tātad samazinātu reklāmas izmaksas, bet paaugstinātu iegūto rezultātu. Kā arī noteikti ir jāņem vērā, ka tas mākslīgais intelekts ieņem lielu lomu mūsu ikdienas dzīvē un arī digitālajā mārketingā, un nav jābaidās to izmantot. Mēs varam to izmantot, bet noteikti jāatcerās, ka tas ir jādara gudri. Mēs varam mākslīgo intelektu izmantot dažādu ideju ģenerēšanai, reklāmas tekstu ģenerēšanai, bet vienmēr pārējiem pāri, jo cilvēciskais faktors vienmēr būs svarīgs. Un, lai tātad mēs neizskatītos vienkārši pēc kaut kādiem robotiņiem, kas pārklāja visu sociālos tīklus ar mākslīgā intelekta ģenerētu saturu, tad labāk vienmēr ir no sevis pievienot kaut kādu šo te cilvēcisko faktoru. Un, protams, arī, ja tev kā uzņēmumam trūkst vispār idejas, kādu saturu tu varētu veidot, mākslīgais intelekts palīdzēs arī tev izveidot šos dažādos, piemēram, skriptus, un tas ir labi, jo tad tev pašam nav jātērē laiks un nav jādomā par to, ko īsti tu varēsi šodien safilmēt. Un vēl noteikti mākslīgais intelekts ir jāizmanto rezultātu monitorēšanā, jo parasti tas ir tas, kas ir grūtākais un lielais klupšanas akmens, jo, ja mēs palaižam kādu reklāmu vai ieliekam kādu postu sociālajos tīklos, mēs īsti nezinām, ko tālāk ar to darīt, kas ir svarīgie rezultāti, kas ir labi, kas ir slikti. Un tad šeit mākslīgais intelekts arī tev var nākt palīgā, un tālāk jau tu kopā ar viņu var izanalizēt, kurš saturs ir paticis labāk tavai auditorijai, vai kāda reklāmas kampaņa, kurš no vizuālajiem materiāliem ir aizgājis labāk. Nu, lūk, un jo kvalitatīvāki dati uzņēmumam, jo tā tad būs labāka šī mākslīgā intelekta optimizācija. Jo mākslīgais intelekts, vai tas būtu Meta algoritms, vai Google, vai TikTok, vai LinkedIn algoritms, viņš nespēs kvalitatīvi sniegt tavu rezultātu, ja tavas reklāmas kampaņas nebūs savienotas ar CRM sistēmu, ar Facebook Pixel, Conversion API datiem, tātad viņš neredzēs ko lietotājs dara, kad ienāk iekšā tavā mājaslapā, neredzēs, kādi pirkumi tiek veikti, kāda ir pirkuma kopējā vērtība, kādas vispār darbības cilvēks dara un kādas darbības ir svarīgas tev kā uzņēmējam. Tāpēc arī šī datu integritāte ir ļoti, ļoti svarīga un būtiska arī gan tev pašam kā uzņēmumam, gan arī tavam mārketinga speciālistam iespējams, gan arī šim mākslīgā intelekta rīkiem, jo bez tiem tie darboties, diemžēl, nevar. Un tālāk, otrā tāda lielā tēma ir par Reel, par īso video Reels vai TikTok, bet kopumā visi īsie sociālo tīklu video, kā tie sāk dominēt mūsu organiskajā saturā un arī, protams, pašās reklāmas kampaņās. Šeit lielu lomu spēlē tas, ka mūsu uzmanība ir samazinājusies. Skaidrs, ka mēs ikdienā saskaramies ar simtiem, ja ne tūkstošiem reklāmas kampaņu, gan sociālajos tīklos, Facebookā, Instagramā, arī TikTokā, arī televīzijā, radio, mēs nespējam uztvert tik daudz informācijas. Līdz ar to video reklāmas bieži vien uz doto brīdi spēj performēt labāk nekā, piemēram, baneru reklāma, jo video ir dinamiskāks, video var noturēt uzmanību ilgāk, video arī var pievērst uzmanību ātrāk nekā tas baneris. Un tas viss ir saistīts ar to, ka mūsu šis uzmanības ilgums ir samazinājies. Un kopumā šie īsie video ar spēcīgu sākumu, kas ir šajās pirmās 3 sekundēs, ir viens no efektīvākajiem gan satura veidiem, gan arī tagad reklāmas veidiem, jo tie gan piesaista uzmanību, gan arī, ja sākotnēji šis video ir piesaistījis tavu uzmanību, tu esi palicis, lai skatītos viņu tālāk. Iespējams, arī vēlāk tas, ka tu nopirksi šo preci, kas ir attēlota šajā video, ir krietni lielāka nekā tad, ja tu vienkārši ieraugi kaut kādu baneru, kurš tev nepiesaista uzmanību un tu aiziet tālāk. Lūk, un arī TikToks, gan Instagram Reels, gan arī YouTube Shorts 2025. gadā
sasniedza rekordlielu lietotāju skatījumu skaitu, un tie veidoja vairāk nekā 60% no visa video satura patēriņa, mobilajās ierīcēs, protams. Un Meta ziņoja, ka Reels skatījumi pieauga par veseliem 22%, bet reklāmu cenas šajā reklāmas formātā ir zemākas par klasiskajām feed, jeb ziņu lentes reklāmām. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka video skatījums izmaksā lētāk nekā banera skatījums, un arī maksa par klikšķi uz video ir mazāka nekā, ja teiksim, mēs izmantojam klasiskos banera reklāmas vai karuseļa reklāmas Meta tīklā. Tā kā noteikti ņem vērā to, ka ja tu nodarbojies ar pakalpojumu sniegšanu vai tu pārdod kaut kādu preci, noteikti ievies arī video savās reklāmas aktivitātēs, jo tādā veidā tu vari gan no dažādiem leņķiem parādīt savu produktu, gan arī no dažādiem aspektiem izskaidrot sava pakalpojuma vērtību. Un ko īsti tas nozīmē Latvijas uzņēmumam 2026. gadā? Kā jau es minēju iepriekš, ir jāveido vertikālais saturs, noteikti arī jāizmanto spēcīgi āķi, jeb huki šajās pirmajās 3 sekundēs, lai nezaudētu skatītāju uzmanību. Jo, ja, piemēram, tu izdomā uzfilmēt reklāmas video, un tas reklāmas sākums ir tik garš un tik neinteresants, tik nedinamisks, video neaizies, un arī skatījumi nebūs labi, un arī šī maksa par klikšķi būs augstāka, un arī maksa par skatījumu būs augstāka, tāpēc noteikti ir jādomā par to, kā uzrunāt skatītāju šajās pirmajās 3 sekundēs, un noteikti arī atceries to, ka strādā nevis šis perfektais reklamīgais saturs, ko mēs esam pieraduši redzēt televīzijas reklāmās, bet strādā tāds cilvēcīgs saturs arī reklāmās. Nav obligāti jāveido atsevišķi sarežģīts un dārgs reklāmas video izstrāde. Ja? Mēs varam iztikt ar vienkāršākiem video. Protams, tiem ir jābūt kvalitatīviem. Par to pastāstīs vēlāk arī mana kolēģe Anna par kvalitatīvākā satura izstrādi un par satura trendiem. Bet ir jāatcerās, ka svarīgi ir veidot šos video, lai viņi ir cilvēcīgi, lai viņi ir dabiski. Jo nevienam īsti vairs negribās skatīties reklāmas video, visi grib skatīties cilvēcīgu īstu saturu, tāpēc arī tas attiecās uz maksas reklāmas kampaņām. Lūk, un, protams, jebkurš produkts vai pakalpojums var tikt izstāstīts caur īsu stāstu, caur video, tas var būt kā piemēram pirms un pēc, tas var būt produkta mazais demonstrācija video, tas var būt kaut kāds tavs padoms taviem klientiem vai, teiksim, potenciāliem patērētājiem. Jebko var izstāstīt, jebko var nofilmēt. Protams, ir jābūt tikai vēlēšanai augt un attīstīties, un tas noteikti tu vari to ielikt kā savā uzņēmuma 2026. gada mērķi. Un vēl viens interesants fakts, 85% lietotāju skatās video bez skaņas, tāpēc arī neaizmirst par subtitriem un arī kaut kādiem teksta elementiem vai dažādiem stikerīšiem, uzlīmītiem uz šiem video, ja tie paaugstina gan video skatījumus, gan arī notur lietotāju uzmanību konkrēti tavā video. Par meklēšanu, par Google, mēs visi ļoti labi saprotam, ka Google vairs nav tikai vienīgais meklēšanas avots, kur mēs dodamies, ja mums ir nepieciešams atrast kaut kādu konkrētu pakalpojumu vai konkrētu preci. Un šoreiz mazliet vairāk arī parunāsim par to, kā meklēšana pārvietojās uz sociālajiem tīkliem tieši no Google meklētāja. Un TikTok ir kā jauna meklētāja programma uz doto brīdi, un gan Gen Z, gan Alfa, gan arī daudz mileniāļi izmanto TikTok platformu un arī Instagramu kā vienu no saviem meklētāju rīkiem, lai atrastu gan produktus, pakalpojumus, padomus un arī atsauksmes. 51% no Gen Z paudzes Amerikas Savienotajās valstīs izmanto TikToku kā galveno meklētāju, respektīvi visu, ko viņi meklē, pa lielam nāk no TikToka, un arī TikTok SEO kļūst par tādu atsevišķu stratēģiju, respektīvi mums nav viena SEO stratēģija, kas iepriekš bija domāta un paredzēta tikai Google meklētāju programmai, bet uz doto brīdi mums ir arī jādomā vairāk par to, kā mūsu sociālie tīkli atbilstīs šai SEO stratēģijai. Ir jādomā par to, kā saturs parādīsies gan arī Google rezultātos, gan arī atsevišķajās sociālo tīklu platformās. Un iedomāsimies par to,
Un, ko tas īsti nozīmē Latvijas uzņēmumiem 2026. gadā? Vienkārši ņemiet vērā to, ka Google vairs nav vienīgais meklētājs. Jaunākās paudzes informāciju meklē sociālajos tīklos, kas nozīmē, ka, ja, piemēram, iepriekšējos gadus tu esi bijis aktīvs Google reklāmas lietotājs vai aktīvi strādāji pie savas SEO stratēģijas, lai mājaslapa atrādītos Google pirmajās pozīcijās, tad noteikti ņem vērā, ka 2026. gadā ir jāpadomā arī par taviem sociālajiem tīkliem. TikTok saturā ir jāiekļauj vairāk atslēgas vārdi, gan subtitros, gan arī video aprakstā. UGC saturs, tas arī ir kļūst par tādu kā top saturu, kam arī lietotāji vairāk uzticās, kas arī var paaugstināt arī šo te sociālo tīklu SEO stratēģiju, kur noteikti lietotājs varēs atrast gan tevi, gan kādu produktu, par kuru tu stāsti, par kuru tu pārdod. Un interesants fakts ir arī tāds, ka 47% TikTok aktīvo lietotāju apgalvoja, ka pēc video noskatīšanās, vai tas ir bijis maksas video saturs, jeb TikTok maksas reklāma, vai tas ir bijis organisks saturs, iegādājas to produktu vai pakalpojumu. Jo galu galā TikTok reklāma ir ļoti pietuvināta organiskajam saturam, līdz ar to lietotājiem ir mazāk iespēja uztvert uzreiz un sākumā, ka tā ir reklāma, mazāk iespēja, ka viņš viņu pāršķirstīs. Tas ir sasaistās ar to, ko es stāstīju iepriekš, ka ir ļoti svarīgi veidot kvalitatīvus, bet īstus video, dzīvus video, jo tie ir mazāk līdzinās reklāmas saturam, komerces saturam, ko lietotājs varbūt ikdienā netik īpaši, netik ļoti gribēs redzēt, bet vairāk gribēs redzēt kaut ko interesantu, kaut ko dzīvu. Līdz ar to tas arī var paaugstināt tavus pārdošanas rādītājus tieši no TikTok platformas, vai no TikTok reklāmas, vai arī no organiskā satura. Un runājot par meta reklāmas kampaņām 2026. gadā un to advancētajām auditorijām, jeb mākslīgā intelekta izmantošanu arī Facebook un Instagram reklāmas kampaņās. Jautājums ir, vai mākslīgais intelekts spēj labāk segmentēt mērķa auditoriju nekā speciālists. Ir joprojām atvērts, bet pasaulē gan 2025. gadā, gan arī 2026. gadā ir gaidāms uzliesmojums, jeb vairāk tāds mākslīgā intelekta izmantošana arī Meta platformā, un Meta jau publiski ir paudusi, ka tās reklāmu algoritms mācās daudz labāk un ātrāk, un mācās labāk, ja tam netraucē ar pārāk šaurām segmentēšanas iestatījumiem, kas ir bijuši visi, piemēram, demogrāfisko datu segmentēšana pēc interesēm, segmentēšana pēc lietotāju darbībām, un līdz ar to Meta ir jau skaidri paudusi, ka jo vairāk mēs segmentēsim savu auditoriju Meta reklāmās, jo sliktāki rezultāti būs reklāmām, un tātad dārgāki rezultāti un mazāk pirkumu, mazāk līdi, mazāk pieteikumi. 2025. gadā plašās auditorijas Metā deva labākus rezultātus, gan maksā par klikšķi, gan arī ROAS, gan arī pirkumu datos, un nekā, teiksim, detalizēta auditorijas segmentēšana. Bet bez pareizi uzstādīta Facebook Pixel un Conversion API konversijas datiem šīs Advantage Plus auditorijas nedarbojas efektīvi. Tad labāk ir izmantot joprojām manuālu auditorijas segmentēšanu. Un tas saistās tikai un vienīgi ar to, ka tam mākslīgam intelektam īsti nav datu, ko analizēt, datu, ko pētīt. Viņš īsti nezina, kāds ir tavs mērķis, ko tu vēlēsi sasniegt ar šīm reklāmas kampaņām, nedz kādi ir tavi auditorijas dati, ko viņi dara tavā mājaslapā, pēc kādiem kritērijiem te izvēlās konkrēti uz doto brīdi veikt pirkumu, piemēram, no tavas mājaslapas. Līdz ar to tā ir ļoti, ļoti būtiska nianse. Un jauniem reklāmdevējiem, principā, es arī neieteiktu izmantot šīs te advancētās auditorijas, jeb Meta mākslīgā intelekta algoritmu, paļauties tikai uz to, veidojot šīs reklāmas kampaņas, jo
Ja nav vēsturisko datu, tad īsti tam mākslīgam intelektam nav datu, ko pētīt. Kā jau es iepriekš teicu, viņš īsti nezinās, kas ir tava auditorija, kam rādīt reklāmu. Ļoti ātri var notērēt reklāmas budžetu, nesasniedzot labos rezultātus. Un Advantage Plus auditorijas neefektīvā izmantošana var krietni sadārdzināt reklāmas izmaksas. Šeit ir arī skaidrs izskaidrojums tam, kāpēc daudziem liekas, ka meta reklāmas ir dārgas. Jo pamatā, tad, kad tu atver vaļā Meta Ads Manageru, tu vēlies uztaisīt savu pirmo reklāmas kampaņu, tu atzīmē to, ko Meta tev jau automātiski piedāvā, un Meta automātiski piedāvā izmantot šīs te gudrās ar mākslīgo intelektu balstītās reklāmas kampaņas iestatījumus. Līdz ar to tu viņam neiedot nekādus datus ne par to, kas ir tavs potenciālais klients, par demografiskiem datiem, par interesēm, dzimumu, vecumu, ne kaut kāda sasaiste viņam ir ar tavu saturu, esošo lapu vai, piemēram, mājaslapu, ne remarketings, nekā viņam nav. Un Meta algoritms, ko dara, viņš paņem tavu budžetu, ko tu viņam esi iedevis, un mēģina sasniegt tavu labāko klientu, kam šī reklāmas kampaņa varētu interesēt. Bet rezultātā viņš nespēja ar, piemēram, šo budžeta ierobežojumu nespēja sasniegt labāko rezultātu. Viņš iesprūst šajā te mācīšanās fāzē, jeb learning fāzē, un reklāma neiegūst nekādus labos rādītājus. Tu turpini tērēt naudu, bet pirkumi tur varbūt, ja labākajā gadījumā atnāk 1 vai 2 vai 3, reklāmu pirkuma izmaksas ir milzīgas, tur sākot no 70 eiro par vienu pirkumu, reklāmas izmaksas arī ir milzīgas, un rezultātā tu domā, ka tev meta reklāmas kampaņa īsti nenostrādāja. Bet problēma ir bijusi tajā, ka tu no paša sākuma esi paļāvies uz šo meta advancētajām auditorijām, neesi efektīvi izmantojis šo manuālo auditorijas segmentēšanu, līdz ar to arī meta algoritmam nav bijušas iespējas palīdzēt tev ar savu algoritmu, palīdzēt tev iegūt labākos iespējamos reklāmas rezultātus. Un es teiktu, ka uzņēmumiem ir arī jādomā mazāk par to, kam rādīt reklāmas kampaņu, ja, teiksim, jau ir kaut kādi dati pieejami, ja šīs nav pirmās reklāmas kampaņas, bet vairāk arī par to, kādi signāli nonāk šajā algoritmā, un ir jābūt obligāti sasaistē ar Facebook Pixel, un konversiju uzstādīšanai ir jābūt obligāti veiktai. Vienalga, vai tev ir internetu veikals, un tu pārdod preci, es teiktu, ka internetu veikaliem tas ir must have, tas noteikti ir jāsakārto, jo pretējā gadījumā tu nemaz neredzēsi, cik daudz tu iztērē naudu reklāmās, cik tu ietirgo atpakaļ, kāds tev ir ROAS rādītājs, cik tev izmaksā viens pirkums, cik tev izmaksā klikšķis uz šo mājaslapu, bet arī pakalpojumu sniedzējiem ir obligāti šo sasaisti veikt, lai algoritmam ir dati, ko pētīt. Lūk, tātad ir jābūt sasaistēji arī tad, ja tu esi pakalpojumu sniedzējs, un ir jāredz, cik daudz lietotāji nonāk no reklāmas kampaņas līdz tavai mājaslapai. Tālāk ir arī jābūt redzamiem datiem par to, cik no tiem ir aizgājuši līdz kontaktiem, cik, piemēram, ir aizpildījuši pieteikumu, vai uzrakstījuši e-pastu, vai nospieduši zvana pogu. Un, ja šie dati būs pareizi sasaistīti ar Meta, tad arī Meta reklāmas kampaņas tev darbosies daudz efektīvāk, un arī šis Meta mākslīgā intelekta rīks jau tālāk zinās, kurai auditorijai ir vērts tērēt reklāmas budžetu un rādīt šo reklāmas kampaņu, un kurai auditorijai to nav vērts darīt. Un vēl viens būtisks faktors ir tāds, ka šīs Advantage Plus auditorijas un šīs shopping un leads reklāmas kampaņas, ja pieteikuma reklāmas kampaņas kļūst arī par galveno, teiksim, tādu reklāmas formātu visiem gan pakalpojumu sniedzējiem, gan arī mazumtirgotājiem, visādiem internetu veikaliem un tā tālāk. Jo pa lielam izmantot citus mērķus nav nemaz efektīvi, jo, ja tu vēlies pārdot preci, tad īsti tev nav nepieciešamība izmantot, piemēram, reach reklāmas mērķu formātu, jo pretējā gadījumā tu vienkārši iztērē naudu, izmantojot neefektīvu reklāmas stratēģiju, un beigās tu neiegūsti sev vēlamo rezultātu. Šajos attēlos jūs varat redzēt divus dažādus klientu rezultātus. Pirmajā gadījumā klientam tika izmantota manuālā auditorijas stratēģija. Klients nekad iepriekš neizmantoja Meta reklāmas kampaņas, respektīvi algoritmam ir nulle informācija par to, kas ir auditorija, kas notiek mājaslapā un tā tālāk.
nekādu vēsturisko datu. Šie dati ir par pirmajiem 3 mēnešiem. Un, respektīvi, mēs redzam, ka patiesībā realitāte ir mazliet citādāka nekā Meta mums apgalvo, kad tikai un vienīgi Advantage Plus auditorijas ir jāizmanto. Šajā gadījumā mēs izmantojam manuālās auditorijas segmentēšanas, bet visi reklāmas rādītāji ir ļoti augsti. Mēs redzam, ka ir ļoti labs gan pirkumu skaits, gan arī konversiju apjoms ir diezgan ievērojams, un arī ROAS ir ļoti, ļoti labā rādītājā. Savukārt zemāk otrā bildīte ir arī jaunam klientam, kurš arī nekad iepriekš nebija izmantojis Meta reklāmas kampaņas, bet šajā gadījumā mēs sākām testēt un izmantojām tikai un vienīgi šīs advancētās auditorijas. Arī dati ir par pirmajiem 3 mēnešiem, un šeit var redzēt, ka īsti ROAS ir ļoti, ļoti zems, vidējā pirkuma konversijas vērtība arī ir ļoti, ļoti zema. Pirkums ir veikts, bet īsti tur nekāda reklāmas vērtība nav gūta. Lūk, tāpēc šis ir tas pierādījums tam, ka patiesībā ir labi izmantot šīs jaunās advancētās auditorijas, un arī tas 2026. gadā būs viens no vadošajiem Meta, teiksim, tādiem trumpiem, bet ir jāatcerās par to, ka, ja tu esi jauns reklāmdevējs, tu iepriekš nekad neesi izmantojis reklāmas kampaņas, vai arī tev nekad nav bijusi sasaiste ar Facebook pikseli, un, respektīvi, Meta algoritmam nav nekādu datu par tavu uzņēmumu, tad šo labāk neizmantot un iet klasisko ceļu un iedot arī kaut kādus šos te trigger punktus, kam kādai auditorijai tavu reklāmas kampaņu rādīt. Pretējā gadījumā rezultāti nāks lēnām, un arī reklāmas izmaksas būs krietni dārgākas. Un tālāk, virzoties uz priekšu, runājot arī par Google Ads trendiem 2026. gadā, un Google, protams, arī neatpaliek no Meta, arī Google aktīvi izmanto mākslīgo intelektu savā algoritma attīstībai, un mazliet vairāk arī par šo te AI Max reklāmas kampaņas formātu un arī šo te vizuālo reklāmas meklēšanu, kas ir arī kļūst par daļu no Google pasaules. Un uz doto, ja kādreiz Google mums asociējas tikai un vienīgi ar tekstu, ar tekstuālo reklāmu, ar tekstuālo atlasi, tad jau Google kļūst arī svarīgs attēls, ne tikai tukši, teiksim, teikumi, vārdi bez kaut kādiem vizuāliem elementiem. Un tātad Google, kā jau es minēju iepriekš, ir integrējis šos te AI overviews un arī šīs jaunās AI Max reklāmas kampaņas, un tās apvieno gan meklēšanas klasisko reklāmu pēc atslēgas vārdiem, gan video, gan display, gan arī shopping reklāmas, kas, diemžēl, Latvijai nav pieejamas, bet citvietā Eiropā un pasaulē ir, vienā lielā šajā te AI sistēmā, kas pati optimizē rezultātus. Arī Google Lens izmantošana pieaug visā pasaulē, un to meklējumi ir pārsnieguši 12 miljardus meklējumu mēnesī. Respektīvi, cilvēki arvien biežāk izmanto šo te viedo meklēšanas funkciju, kur tiek izmantotas viedtālrunis. Tu vari nofotografēt objektu un izmantot Google Lens, lai atrastu kaut ko līdzīgu. Un šie meklējumi tātad arī pieaug, un līdz ar to pieaug arī reklāmas kampaņu izmantošana ar dažādiem foto un arī video materiāliem, kā arī Performance Max tagad iesaka pievienot arī īsos video. Arī iepriekš ir bijusi tāda opcija, bet tagad 2026. gadā šis kļūs par tādu kā must have, obligātu bezmaz vai lietu, lai Performance Max reklāmas būtu daudz efektīvākas, un šie īsie video varētu atrādīties arī YouTube Shorts. Lūk, Performance Max patiesībā arī 2025. un 2024. gadā ir bijis viens no maniem mīļākajiem reklāmas veidiem Google sistēmā, jo tie spēja ģenerēt tiešām ļoti kvalitatīvus rezultātus, kvalitatīvus pirkumus, bet šī te maksa par pirkumu un arī maksa par klikšķi ir bijusi krietni zemāka, ja salīdzina ar klasiskām search meklēšanas atslēgas vārdu reklāmām. Līdz ar to noteikti ir jāpadomā par šo reklāmas formātu integrēšanu savā Google Ads reklāmas stratēģijā 2026. gadā. Un
Runājot par to īsti, ko tas nozīmē jums, Latvijas uzņēmējiem, pārliecinoši Google virza tos reklāmdevējus, kas arī izmanto šos te Google mākslīgā intelekta rīkus. Līdz ar to var sadārdzināties mazliet vairāk šīs te atslēgas vārdu reklāmas kampaņas klasiskā stilā. Lūk, un līdz ar to Google gribēs, lai tu savās reklāmas kampaņās izmanto vairāk dažādus signālus un vērtības, pievieno klāt attēlus, pievieno klāt video, lai šīs reklāmas kampaņas varētu maksimāli efektivizēt un izmantot arī mākslīgā intelekta rīkus. Kā arī attēli kļūs tikpat svarīgi kā teksti, un arī šī vizuālā meklēšana, par ko es stāstīju iepriekš, līdz ar to padomā, lai arī tavām reklāmas kampaņām maksimāli daudz tiktu pievienot klāt arī attēli. Protams, labākajā gadījumā, ja tie attēli būs tavi, nevis bilžu banku izmantotie, bet, ja citu variantu nav, tad, protams, arī izmantot kaut vai bilžu banku attēlus, lai maksimāli palielinātu Google Ads reklāmas efektivitāti. Un noteikti arī ir jāņem vērā tas, ka šīm atslēgas vārdu reklāmām, jeb klasiskajām meklēšanas reklāmām vairs nav šis klasiskais sponsorēta rāmītis, kā tas ir bijis iepriekš, kad pirmajos rezultātos pie katras mājaslapas mēs redzējām, ka tas ir sponsorēts. Mēs skaidri saprotam, ka tā ir reklāmas kampaņa. Uz doto brīdi tās izskatās ļoti pietuvinātas organiskajiem rezultātam, bet noteikti ir arī jāņem vērā to, ka šīs maksas reklāmas rezultātus var arī noslēpt. Tas nozīmē to, ka ja iepriekš līdz šim tu esi koncentrējies tikai un vienīgi uz meklēšanas reklāmas kampaņām Google ar atslēgas vārdu reklāmas kampaņām, tad ir jāņem vērā fakts, ka daudzi lietotāji sāks paslēpt šos sponsorētos rezultātus. Līdz ar to tev ir arī jādomā par to, kā nokļūt organiskajā atlasē. Vai tā būtu mājaslapas SEO optimizēšana, vai arī sava satura optimizēšana, tā, lai tas arī parādītos bez arī šiem sponsorētiem rezultātiem. Kā arī noteikti ir jāņem vērā, ka ja tu turpināsi, ja neturpināsi, tad arī sāks izmantot šīs mākslīgā intelekta Google rīkus un izmantos jaunos reklāmas formātus, tad tavs saturs varēs rādīties ne tikai šajā meklēšanas search sadaļā, bet arī varēs iziet ārpus tām un rādīties, piemēram, Google plašākajā tīklā, kas ir šīs display tīkls, kur ietilpst ļoti daudz dažādas mājaslapas, tā skaitā arī mūsu populārākie ziņu portāli, populārākās mājaslapas Latvijā, kā piemēram Delfi.lv, SS.com, jauns TVNets, salīdzina LV vai Failiem.lv, visur tur arī ir iespējams sasniegt auditoriju un izvietot šīs Google reklāmas kampaņas. Un Performance Max un arī šis jaunais AI Max reklāmas veids piedāvā reklāmas izvietot arī tur. Un noteikti ir jāpiemina arī tas, ka Google visvairāk meklējumu mērķis ir dot tūlītēju atbildi, respektīvi lietotājs nāk uz Google, apzinoties savu problēmu, viņiem ir nepieciešams risinājums. Un iepriekš ir bijis tā, ka tu ieraksti konkrētu atslēgas vārdu, piemēram, ziemas riepas, un tev atlasās gan reklāmdevēji, kas piedāvā šo preci vai arī pakalpojumu, gan arī zemāk tu redzi organiskos rezultātus. Savukārt šis AI tehnoloģijas palīdz Google uz šiem vaicājumiem, uz šiem atslēgas vārdu frāzēm atbildēt uzreiz, bez, teiksim, šīs reklāmas formāta, bez konkrētas mājaslapas linka, bez konkrētiem, teiksim, mājaslapas norādēm vai piesaistē pie uzņēmuma. Līdz ar to tas saturs, ko tu publicē gan savā mājaslapā, gan arī sociālajos tīklos, ir ļoti, ļoti būtisks, jo viņš var parādīt tevi bez piesaistes kaut kādam tradicionālajam linkam pie mājaslapas vai kā citādi, jo, teiksim, šādā veidā Google arī palīdz lietotājiem iegūt informāciju un atbildu uz savu vaicājumu daudz ātrāk. Līdz ar to tā Google klasiskā search reklāmas formāts paliek mazliet tādā kā otrā plānā. Un turpinot šo Google tēmu un turpinot tēmu par meklēšanu, mēs
tuvojamies vienam no tādiem nākamajiem trendiem, kas ir šis zero click search un kā tas sasaistās ar Google search reklāmām 2026. gadā. Un te mazliet pastāstīšu, kas vispār ir šī zero click search, jeb nulles klikšķu meklēšana. Un tas nozīmē, ka kaut kādu meklējumu gadījumā lietotājs atrod atbildi, atrod informāciju, nepārējot patiešo uz tavu mājaslapu, jo Google sniedz atbildi uzreiz pašā meklēšanā, kā jau es arī tikko stāstīju. Un tādā gadījumā lietotājiem nav nepieciešamība pāriet pie tevis, lai iegūtu vairāk informāciju. Un tie ir gadījumi, kuros Google rāda, piemēram, šos te AI overviews, vai arī featured snippets, vai, piemēram, ir arī kaut kādi kalkulatori, laika prognozes, arī tulkojumi. Ja jūs uzreiz Google pamēģināt ierakstīt laika prognoze Rīgā, viņš uzreiz jums iedos informāciju, jums nevajadzēs iet iekšā kaut kādā konkrētā laika prognožu mājaslapā. Tas pats arī ar tulkojumiem, tas pats arī ar kaut kādiem jautājumiem, vaicājumiem. AI overviews gan, manuprāt, vēl nedarbojās latviešu valodā, bet ja jūs ierakstīsiet kādu vaicājumu angliski, tad tas varētu būt, piemēram, kā nomainīt ziemas riepas, kaut vai tad viņš arī jums varēs iedot kaut kādu atbildi īsā formātā, bet skaidri un detalizēti. Un arī lokālie rezultāti parādās uzreiz, kas ir arī šīs te kartes un Google Business profils, kas nozīmē, ir jārēķinās ar to, ka pasaulē pieaug šis zero click searches, un arī tas pieaug līdz ar šo ChatGPT un arī citu mākslīgo intelektu izmantošanu mūsu ikdienā. Cilvēki iegūst informāciju ātrāk, vienkāršāk, un nav nepieciešamība staigāt pa dažādiem linkiem, pa dažādām mājaslapām, lai iegūtu konkrētu atbildi uz savu jautājumu. Un tas sasaistās ar to, ka šīs te patiesībā Google reklāmas, šīs te meklēšanas atslēgas vārdu reklāmas kļūst vērtīgākas, jo tikt klātam lietotājiem kļūst arvien grūtāk. Un ja mēs, teiksim, neizmantojam visu šo te Google algoritmu potenciālu, neizmantojam arī šīs te jaunās mākslīgā intelekta rīkus, tad mums ir risks sadārdzināt kopējās Google reklāmas izmaksas un arī pasliktināt to rezultātus. Pirmajā attēlā var redzēt piemēru, kā izskatās šis AI overview, kad uzreiz atbilde ir dota pašā augšējā sadaļā, pirms organiskās atlases, vēl pirms arī reklāmas rezultātiem. Un tas nozīmē to, ka patiesībā šīs te Google reklāmas kļūst vērtīgākas, bet tas arī līdz ar to kļūst arī mazliet dārgākas reklāmdevējiem. Un šīs te galvenās izmaiņas ir tādas, ka reklāmu novietojums kļūst svarīgāks, jo, kā jau es arī iepriekš teicu, tikt līdz tam lietotājiem caur Google search reklāmu kļūst arvien grūtāk, un tas ir noteikti jāņem vērā arī visiem Google reklāmdevējiem. Un ar šo te AI overviews organiskais saturs tiek tā kā stumts uz leju, bet Google Ads vienmēr turpinās saglabāt savas augšējās pozīcijas. Līdz ar to tā kā mēs vienmēr centīsimies panākt to, ka šīs Google reklāmas kampaņas rādās augstāk nekā gan organiskais saturs, gan arī šie jaunumi no Google. Un jāņem vērā, principā, ka balstoties uz visu šo arī var pieaugt maksa par klikšķi, jo daudz reklāmdevēji gan ceļ savus reklāmas budžetus, gan arī no SEO stratēģijām pārceļ budžetus uz šo te Google reklāmas kampaņu, tāpēc, kad tas search reklāma un arī vispār kopējā arī performance max reklāmas izmantošana šajā te Google reklāmas stratēģijā kļūst par tādu kā galveno rīku, kā vispār tikt līdz tam potenciāliem klientam un kā viņu atvest pie sevis uz mājaslapu no Google. Jo SEO rezultāti var dot mazāk klikšķus, jo, kā jau es teicu iepriekš, šie te Google overviews un Google kaut kādi jaunie rīki, viņi turpina spiest šo organisko saturu zemāk, un arī turklāt, ja ar SEO nenodarbojas tādā ilgtermiņā un regulāri, tad arī tās SEO pozīcijas var kristies, bet ja mēs par meklēšanas vaicājumu maksājam, par Google reklāmas kampaņām maksājam, tad līdz ar to mēs būsim arī šajās augstākajās pozīcijās, protams, ņemot vērā to, ka ir jāsako līdzi gan tendencēm, gan budžetam, jo, ja budžets būs nepietiekams, tad reklāma nerādīsies vispār. Lūk, tā kā
ir jāpārdomā noteikti 2026. gadā, kurai stratēģijai veltīt vairāk budžetu, vai, teiksim, SEO, vai šīm te meklēšanas reklāmām. Un arī es ieteiktu palielināt reklāmas budžetu uz šo te Performance Max un AI Max kampaņām, jo tas ir jaunie Google Ads rīki, kas patiesībā ļoti ātri mācās un ļoti ātri attīstās. Un, no savas pieredzes varu teikt, ka Performance Max reklāmas samazina reklāmas izmaksas par 30%, bet reklāmas efektivitāte pieaug pat par 70%. Tā kā tas ir ļoti, ļoti labs rādītājs, ļoti spēcīgs rādītājs un pierādījums tam, ka šie ir reklāmas formāti, kas noteikti arī 2026. gadā ņems virsroku un būs par vadošajiem reklāmas formātiem. Un, tieši šo iemeslu dēļ arī maksa par klikšķi, jeb CPC, daudzās nozarēs jau pagājušajā gadā pieauga, un tas sadārdzinājums kaut kādās nozarēs bija līdz pat 30%. Un, protams, ka arī 2026. gadā, diemžēl, šis trends droši vien būs līdzīgs. Sadārdzinājums turpinās kāpt, jo mums arvien grūtāk paliek sasniegt šo savu potenciālo klientu, ja mēs izmantojam tikai un vienīgi šīs klasiskos reklāmas formātus, ja izmantojam tikai search reklāmas, neoptimizējot reklāmas kvalitātes rādītājus, tad noteikti jārēķinās ar to, ka reklāma vai nu vairs zaudēt savu efektivitāti nākamajā gadā, vai arī būs jārēķinās ar 2x lielākām reklāmas izmaksām. Un, Ko mēs varam darīt lietas labā, ko jūs kā uzņēmēji varat darīt lietas labā, lai nezaudētu Google reklāmas kampaņu efektivitāti 2026. gadā? Tad noteikti es ieteiktu optimizēt saturu zero click atbildēm. Tas ir veidot mājaslapā sadaļas, piemēram, uz biežāk uzdotiem jautājumiem, veidot saturu, veidot skaidrus un īsus skaidrojumus, vai tas būtu mājaslapā, vai tas būtu savos sociālajos tīklos. Un arī reklāmas kampaņās pārskatīt savus reklāmas tekstus tā, lai teksts un atslēgas vārds būtu kvalitatīvs un tāds īss, bet skaidrs. Lūk, un tālāk noteikti ir arī jāizmanto šis te mākslīgais intelekts, un ģenerēta mākslīgā intelekta atbilde var kļūt arī par jauno šo te SEO stratēģiju. Tas ir jāņem vērā, un mērķis būt avotam, no kura šis te mākslīgais intelekts informāciju paņems. Tas ir arī tas, ko mēs stāstījām mūsu iepriekšējos webināros, kuru noteikti var arī noskatīties mūsu YouTube kanālā. Un iesaku vēlreiz visiem noskatīties tieši to webināru, jo tur bija diezgan daudz detalizētas informācijas, kā optimizēt gan savu saturu, gan mājaslapu, gan kopumā tā, lai jūsu uzņēmums atrādītos šajos te mākslīgā intelekta rīkos, un tas noteikti palīdzēs un būs, es teiktu, pat numur 1 prioritāte 2026. gadam, ja, teiksim, ir vēlme augt un attīstīties un turpināt būt konkurentspējīgiem digitālajā vidē. Kā arī palielināt šo te Google Ads search reklāmas ieguldījumu, jo ja mēs gribam saglabāt savas augstās pozīcijas no Google reklāmas kampaņām, negribam zaudēt reklāmas kampaņu kvalitāti un būt redzami, tad es ieteiktu pārskatīt savus reklāmas budžetus, kā arī izmantot broad match un value-based bidding stratēģijas, pievienot attēlus, pievienot video, tā lai arī šie reklāmas formāti tiktu rādīti ne tikai search, jeb šajā te meklēšanas vietnē, bet arī tiktu atrādīti gan YouTube, gan arī, teiksim, šajā te Google display tīklā, kas ir ļoti, ļoti plašs, un mēs tādā veidā varam sasniegt vēl lielāku mūsu auditoriju. Nu, un, protams, kombinēt šīs te reklāmas kampaņas ar Performance Max reklāmām vai AI Max reklāmas veidiem, kas ir jaunums, bet es teiktu, ka nevajag no tiem baidīties, jo Google tiešām ļoti spēcīgi izstrādā šos rīkus, un viņi ļoti, ļoti ātri attīstās un kļūst arvien labāki. Tā kā noteikti padomājiet par to integrēšanu savā 2026. gada Google Ads reklāmu stratēģijā. Un noteikti ir arī jāizmanto šie te dati. Arī Google ir ļoti, ļoti svarīgi saņemt informāciju par
pirkumu vēsturi, par dažādiem auditoriju sarakstiem, vai tas ir remarketings, vai CRM sistēma, vai Google Analytics sistēma, un jāiegūst arī dati par konversiju vērtībām, jo vairāk būs signālu, jo labāk būs kampaņu veiktspēja. Tas ir ļoti līdzīgi kā ar meta-ads reklāmas kampaņām. Ja algoritmam īsti nav datu, ko pētīt, tad īsti arī reklāmas efektivitāti paaugstināt automātiski šie mākslīgā intelekta algoritmi nespēs. Nu, noteikti arī ir jāseko līdzi reklāmu izmaksām, jo šīs zero click palielina konkurenci uz meklēšanas reklāmām, un tāpēc ir svarīgi testēt šīs dažādas stratēģijas, kā arī svarīgi ir optimizēt savu landing lapu, lai paceltu šo konversiju līmeni, un tādā veidā mēs varēsim samazināt arī reklāmu izmaksas. Jo patiesībā ļoti būtiski ir tas, ko lietotājs ierauga, ar kādu mājaslapu viņš saskarās tad, kad no reklāmas kampaņas nonāk uz mājaslapu. Jo nereti ir tā, ka klients, piemēram, vai nu pats iesāk Google Ads reklāmas kampaņas vai vēršās pie kāda speciālista, paiet kāds laiks, un beigās klients saka, ka īsti Google reklāmas kampaņa nenes nekādus rezultātus, reklāma nestrādā. Reklāmas datos mēs redzam, ka cipari rāda, ka reklāma strādā diezgan efektīvi. Ir klikšķi, reklāmas seansi, pat maksa par klikšķi nav liela, tātad lietotāju kustība no reklāmas kampaņas uz klienta mājaslapu notiek. Bet problēma bieži vien arī slēpjas pašā šajā landing lapā, kad tā ir nestrukturēta, varbūt lēna, varbūt kaut kas nelādējies, varbūt kaut kas nestrādā, un līdz ar to mēs vienkārši zaudējam šīs konversijas. Iztērējot naudu, mēs zaudējam potenciālo klientu, beigās nekvalitatīvas mājaslapas dēļ. Līdz ar to pirms arī laižam reklāmas kampaņas, noteikti visu iztestējam, pārbaudam, optimizējam mājaslapu, tā, lai mēs vienkārši netērētu lieki naudu par klikšķiem, kuri īstenībā nerezultēsies nec konversijās, nec kaut kādos pirkumos, tikai tāpēc, ka kaut kas mums ir bijis nepareizi ar pašu mājaslapu. Protams, digitālā klātbūtne, es teiktu, ka ir kā tāda veiksmes atslēga Latvijas uzņēmumiem arī 2026. gadā. Mēs par to ļoti daudz runājam, bet arī noteikti turpināsim runāt, jo reklāmas kļūst dārgākas. Tas ir visiem skaidrs un visiem arī redzams, un šī organiskā klātbūtne ir vienīgais, teiksim, šāds bezmaksas kanāls, kā mēs līdz tam potenciāliem klientam varam nonākt. Un maksa par klikšķu un arī maksa par lietotāju sasniedzamību gan Google, gan arī Meta sadārdzinājās jau no 24. uz 25. gadu, un noteikti tas arī notiks uz 2026. gadu. Kā jau es arī stāstīju iepriekš, līdz ar to mums ir jāņem vērā to, ka ir jāmēģina kļūt vēl pieejamākiem, vēl redzamākiem savai auditorijai arī bez šīm maksas reklāmas kampaņām, respektīvi ir jābūt digitāli klātesošiem internetā. Un noteikti arī jāņem vērā to, ka mākslīgais intelekts un šīs visas automatizācijas padara reklāmas tirgu tādu kā maziem un vidējiem uzņēmumiem ir grūtāk sasniedzama, viņiem ir grūtāk izsisties, jo, teiksim, mazam Latvijas uzņēmumam kļūt uzreiz par konkurentspējīgu reklāmdevēju Google reklāmas kampaņās ir patiesībā uz doto brīdi ļoti, ļoti grūti budžeta dēļ. Un līdz ar to šis digitālā klātesamība, internetā digitālā klātbūtne var palīdzēt, kā tas Latvijas mazais uzņēmums var aptvert lielāku auditorijas skaitu arī bez šīm Google reklāmas kampaņām, bet celt savas pozīcijas ar citiem rīkiem. Un šī spēcīgā digitālā klātbūtne, piemēram, Google biznesa profils, vai kartes, vai atsauksmes, vai lokālie tīkli, viņi dod sasniedzamību bez šīm papildus izmaksām. Un noteikti arī jāņem vērā tas, ka lietotāju šis ceļš un uzvedība digitālajā vietā ir mainījusies. Sākumā cilvēks var iet Google, sameklēt kaut kādu savu nepieciešamo produktu vai pakalpojumu. Tālāk viņš aizies uz sociālajiem tīkliem, pavadīs laiku tur. Tālāk algoritms sapratīs, kad viņš ir meklējis Google, piemēram, tās pašas ziemas riepas, tad arī viņš sāks redzēt reklāmas par ziemas riepām Metā, piemēram, Instagramā vai Facebookā. Tālāk lietotājs aizies uz ChatGPT, pajautās jautājumu, kur labāk nomainīt tās ziemas riepas, kādas labāk pirkt. Viņš saņems atbildi tur, līdz ar to tas
meklēšanas zirneklis, tas lietotāju uzvedības paradumu zirneklis ir mainījies, tas ir daudz palicis tāds komplicētāks un nav viena tāda konkrēta veida, kā mēs varam no to lietotāju no punkta A novest līdz punktam B, kas ir, piemēram, mūsu beigu konversija, tā klasiskā piltuves sistēma, viņa principā vairs nestrādā. Līdz ar to mums ir jānodrošina, ka mūsu uzņēmums atrodas pa lielam visur. Ir gan redzams organiskajā atlasē, ir gan redzams un atrodams sociālajos tīklos ar savu spēcīgo klātbūtni, ar savu saturu. Arī mākslīgais intelekts uz mums var atsaukties, un šo visu var panākt strādājot ar savu digitālo klātbūtni. Un tieši tāpēc tas ir arī ļoti būtiski un svarīgi Latvijas uzņēmumiem arī 2026. gadā. Cilvēks arī var meklēt šo informāciju, piemēram, kartēs, var meklēt Veizā, var meklēt arī dažādos lokālajos portālos, kā piemēram Zēle.lv, Pilsēta24.lv, kā arī šie portāli var kalpot ne tikai kā tāds meklēšanas avots, bet kā informācijas avots, lai arī mākslīgais intelekts uz tiem atsauktos, lai arī Google mākslīgais intelekts uz to atsauktos un varētu piedāvāt šo kā atbildi uz mūsu auditorijas jautājumu vai vaicājumu vai atslēgas vārdu. Līdz ar to, jo vairāk profilos uzņēmums būs, jo lielāka viņam ir redzamība un lielāka iespējamība uzrunāt kādu savu konkrēto mērķa auditoriju dažādos ceļos. Un tas patiesībā ir viens no galvenajiem avotiem, ko mēs varam darīt, lai palielinātu savu redzamību un sasniedzamību internetā. Noteikti arī jāņem vērā, ka šie mākslīgā intelekta rīkiem ir jābūt piekļuvēji informācijai, kvalitatīvai informācijai par jūsu biznesu. Un daudzi lietotāji jau 2025. gadā sāka meklēt uzņēmumus ne tikai Google, par ko mēs arī runājam šodien, bet arī, piemēram, mākslīgajos intelektos un arī sociālajos tīklos. Un ja šiem rīkiem nav informācijas avota, tad īsti viņi arī par jūsu uzņēmumu neko nevarēs pastāstīt. Gan mākslīgajam intelektam, gan arī Meta šim mākslīgajam intelekta algoritmam, gan arī Google ir vajadzīgs kāds informācijas avots, kvalitatīvs un sakārtotas informācijas avots, lai viņi varētu un spētu sniegt atbildi. Un ja uzņēmuma informācija internetā ir maz, ir neprecīza, tā ir atšķirīga, kaut kādā vietā varbūt ir viens darba laiks, citā ir cits, vienā vietā ir viens telefona numurs, citā vietā ir cits telefona numurs, tad mākslīgais intelekts šo uzņēmumu nepieminēs. Arī ir būtiska problēma, kad atšķirās, piemēram, SIA nosaukums no zīmola nosaukuma, piemēram, un tad vienā vietā ir viens, otrā vietā ir kaut kas cits. Facebookā nosaukums atšķiras no Google biznesa konta nosaukuma. Līdz ar to tam mākslīgam intelektam īsti ir apjukums, un viņš nevarēs sniegt precīzu informāciju par jūsu uzņēmumu. Un tādā veidā jūs varēsiet zaudēt šo potenciālo saskarsmes punktu ar savu mērķa auditoriju. Tālāk es došu vārdu savai kolēģei Annai, kas arī ir digitālā mārketinga speciāliste. Viņa jums vairāk pastāstīs par dažādiem satura trendiem, noteikti, ko ir vērts izmantot savā digitālā mārketinga stratēģijā 2026. gadā, kam pievērst uzmanību un kas vislabāk strādās gan iesaistei, gan arī pirkumu ģenerēšanai. Paldies, Dajana, par ieskatu mārketinga trendos. Mani sauc Anna, es esmu digitālā mārketinga un satura speciāliste. Un šodien es jums pastāstīšu par satura izstrādes trendiem 2028. gadam. Šoreiz gan mēs vairāk parunāsim par tādiem globālajiem lielajiem trendiem, kas ietekmēs mūsu satura izstrādi, mazāk par mikrotrendiem kā video montāža vai trendīga audio, bet tam mēs arī pieskarsimies beigās. Sāksim tad ar to galveno, kas noteikti visiem zīmoliem ir svarīgs, ir auditorijas noturēšana digitālajā vidē. Pirmais punkts noteikti ir kvalitāte pāri kvantitātei. Ko tas īsti nozīmē? Tas nenozīmē tikai laba bilde vai labs audio, tas nozīmē arī, ka pats saturs ir kvalitatīvs. Mēs redzam to, ka uzņēmumi, kas veido saturu, kas interesē viņu auditorijai, viņi vienkārši strādā labāk. Algoritms šo saturu ceļ augstāk nekā, piemēram, video vai uzņēmumus, kas publicē video biežāk.
Pāris gadus atpakaļ TikTokā ļoti izteikti bija, kad jāpublicē vismaz 3 video dienā, lai algoritms jūs vispār pamanītu. Šobrīd šis trends ir jau principā nomiris, un 2028. gadā tā kvalitāte būs daudz, daudz svarīgāka par kvantitāti. Arī manos piemēros var redzēt, video piemērs viņam nav vislabākā bilde kvalitātes ziņā, bet video saturs ir kvalitatīvs, tāpēc auditorijai viņš interesē. 4 dienu laikā viņi jau ir savākuši 13,000 patīk, 235 šērus. Arī 2 piemēri no postiem, mūsu posts par infografikām. Mēs veidojam saturu, kas mūsu auditorijai būtu interesants. Mūsu auditorija, kā mārketinga aģentūrai, ir uzņēmēji, tāpēc saturs, ko mēs veidojam, atbilst viņu interesēm. Mēs neveidojam smieklīgu saturu, jo mēs vienkārši nevēlamies sasniegt šādu auditoriju. Un arī otrs piemērs, kas ir norādīts postiem, ir cits uzņēmums, kas vienkārši informē savu auditoriju, ko drīkst un ko nedrīkst mest konteineros, kas arī viņu auditorijai varētu būt interesanti. Kvalitatīvs saturs rada auditorijas iesaisti, kas nozīmē, ka algoritms šo saturu noteikti ceļ augstāk. Tas nozīmē, ka mēs varam sasniegt vairāk cilvēkus. Ja pāris gadus atpakaļ svarīgākais bija, cik bieži mēs postojam, cik bieži mēs atrādamies, tad 2028. gadā tas vispār vairs nebūs aktuāli. Kādreiz zīmolu veidoja bilžu slidešovus, jeb bilžu karuseļus. Mūsdienās šis ir ļoti novecojis trends. Mēs vairāk šādu saturu neveidojam. Ja jūsu uzņēmums vēl joprojām veido šāda tipa saturu, jūs vienkārši tērējat savus resursus un laiku. Jo šāds saturs vienkārši neaiziet līdz auditorijai. Ja jūs publicējat, ķeksīšu pēc jūs esat ielikuši šo postu, piemēram, Facebookā, bet viņš nenes nekādu ieguvumu jums kā zīmolam, auditorijas iesaiste arī konvertējas pirkumos, pieteikumos, tāpēc ir ļoti svarīgi veidot saturu tādu, ko gaida jūsu auditorija no jums. Tāpēc nākamais punkts ir interaktīvs saturs. Jau šī gada beigās var redzēt, ka uzņēmumi šo trendu ir piefiksējuši un sāk veidot saturu, ar ko lietotāji reālā laikā var interaktot. Tās var būt aptaujas, piemēram, Instagramā pie posta apakšā captionos var pievienot pūlu jeb aptauju. Tie var būt TikTok filtri, piemēram, vai rankings, kur var ievietot dažādus produktus vai preces vai zīmolus un viņus novērtēt, vai Snapchat filtri. Jo lielāka auditorijas iesaiste ar jūsu saturu, jo lielāks auditorija uztver jūsu saturu kā svarīgu vai kā noderīgu, tāpēc jūs sasniegsiet vairāk skatījumus ārpus savas sekotāju zonas, savas sekotāju loka. Šāda veida interaktīvais saturs ļoti efektīvi notur skatītāju, jeb auditorijas uzmanību. Tāpēc, ja, piemēram, jūs izveidojat TikTok filtru, iespējams, ka kāds no jūsu sekotājiem viņu izmanto, publicē savā TikTok profilā, un to ierauga viņa draugi, viņi redz jūsu zīmolu. Tā var būt reklāma saturā, bet kas nejūtās kā īsti reklāma. Tāpēc viņa dod tādu autentiskāku sajūtu, jūs nemēģināt neko pārdot ar šo saturu. Turpinot šo autentiskumu un auditorijas iesaisti, nākamais trends, par ko es gribu parunāt, ir UGC saturs. Dajana jau pieskārās šim terminam. UGC ir lietotāja radīts saturs. Tas nozīmē, ka lietotāji, kas nav influenceri, viņiem nav nekāds sekotāju skaits, viņiem var nebūt nekāds sekotāju skaits, veido saturu priekš uzņēmumiem, kur tālāk šie uzņēmumi var integrēt organiskajā saturā vai izmantot kā reklāmu. Manos piemēros var redzēt gan mobilī lietotnes UGC satura piemēru, gan maiznīcas lāči. Lāču piemērā var redzēt, ka tur nav redzams cilvēks, tas ir skats no augšas, kur ir tikai redzami
redzami viņa produkti, tāpēc mēs nemaz nezinām, kas ir kadra otrā pusē. Tātad tas nav zināms vai populārs cilvēks. Viņš dod autentiskuma sajūtu. Un mobilī aplikācijas saturā mēs redzam, ka cilvēks ir redzams, viņš stāsta par šo lietotni, bet viņi nereklamē šo lietotni kā no sevis. Šis ir vairāk kā autentisks saturs. 2025. gadā šis satura trends jau ir kļuvis diezgan populārs uzņēmumu vidū, bet es domāju, ka nākošajā gadā mēs redzēsim vēl lielāku pieaugumu šim satura veidam. Uzņēmumi sapratīs, ka viņiem nav jātērē laiks un resursi, lai pašiem veidotu saturu. Viņi var vērsties pie UGC satura veidotājiem, iesniegt brīfus, kā piemērus, kādu saturu viņi vēlas saņemt pretī un integrēt to organiski savā saturā. Kāpēc, manuprāt, UGC saturs ir tik ļoti būtisks? Viņš nav noslīpēts, viņš nav perfekts, piemēram, kā TV reklāma. Viņš rada to autentiskuma sajūtu, reiķinot to, cik ļoti mākslīgais intelekts šobrīd ir ienācis iekšā saturu ģenerēšanā, satura veidošanā. Cilvēki arvien vairāk meklē dabīgu saturu. Cilvēki grib redzēt saturu, kad viņi zina, ka šeit nav izmantots mākslīgais intelekts. Varbūt viņš šeit ir izmantots, viņi vienkārši to nezina un nenojauš, bet viņi grib to dabiskumu. Un tāpēc UGC ir ļoti labs satura veids, kā to panākt. Nākamais trends, kas ir tieši par šo auditorijas iesaisti, ir atsauksmes organiskajā saturā. Jā, atsauksmes nav nekas jauns, bet 2026. gadā man liekas, ka uzņēmumi sapratīs, cik liels spēks ir atsauksmēm. Arī mēs savā Haize mārketinga organiskajā saturā pēdējos mēnešos esam sākuši integrēt atsauksmju video, un mēs redzam ļoti lielu auditorijas iesaisti. Gan šēri, gan laiki, gan komentāri tieši uz mūsu atsauksmju video. Mans personīgais ieteikums ir atsauksmes arī veidot TikTok playlistēs vai YouTube playlistēs. Tādā veidā, meklējot, piemēram, jūsu uzņēmumu, mums uzreiz būs redzama playliste ar dažādām jūsu atsauksmēm. Jo gandrīz 93 cilvēki ziņo, ka pirms viņi veic pirkumu vai pirms viņi pierakstās kādam pakalpojumam, viņi izvērtē atsauksmes. Tātad atsauksmes viņiem palīdz pieņemt galīgo lēmumu. Atsauksmes rada arī lielāku uzticību zīmolam. Tas nozīmē, ka zīmols reāli eksistē, viņam ir reāli produkti, kas ir nonākuši pie patērētāji. Tas ir ļoti svarīgi. Uzņēmumi, kas aktīvi integrē atsauksmes savā organiskajā saturā, parāda arī savu uzņēmumu caurspīdīgumu. Tas ir tas arī, ko lietotāji ļoti augstu šobrīd novērtē, kad mēs esam autentiski, mēs esam caurspīdīgi, mēs neko neslēpjam. Atsauksmes ļoti labi strādā arī, kā jau Dajana minēja, kad lietotāji sāk sociālos tīklus izmantot kā meklēšanas rīkus. Un, ja jums TikTokā, piemēram, ir ievietota atsauksme par jūsu produktu, tas ļoti labi var pārliecināt patērētāju veikt galīgo lēmumu par labu jūsu produktam. Turpinot par auditorijas iesaisti, man liekas ļoti, ļoti svarīgi runāt par to, ka 2026. gadā sekotājiem vairs nebūs nozīmes. To mēs arī redzam paši personīgi uz savu organisko saturu, kad ar viņu ļoti daudz mijiedarbojās lietotāji, kas mums nemaz neseko. To ļoti izteikti var redzēt arī TikTok platformā, kad cilvēki visvairāk laika patērē tieši For You page'ā, kur algoritms pats jums iesaka video pēc jūsu interesēm, kas jums varētu patikt vai interesēt. Ļoti maz lietotāji TikTokā iet un skatās video saturu no lietotājiem, kam viņi seko. Tāpēc es gribētu, lai zīmoli nesatraucās par to, ka ja viņiem ir maz sekotāji, ka viņiem nav jāpublicē saturs, kad mums jau nav jēga, mums jau neviens nesako. Tas vispār tā nestrādā, tāpēc, ka šobrīd noteicošais ir
algoritms. Un arī 2026. gadā algoritms vēl vairāk attīstīsies, un viņš vēl vairāk spēs lietotājiem sniegt saturu, kas viņaprāt būtu visnoderīgākais, visinteresantākais, kas viņam būtu vienkārši aktuāls. Tāpēc uzņēmumi ar lielu sekotāju skaitu noteikti nepārspēja uzņēmums, kam ir mazāk sekotāju skaits. Ja abi divi uzņēmumi veido kvalitatīvu un interesantu saturu, uzvarēs tas, kuram būs kvalitatīvāks saturs. Un tieši tā kā es jau minēju pašā sākumā, kvalitāte nenozīmē superdārgas kameras vai labs audio. Tas arī ir svarīgi, bet tas nav galvenais. Galvenais ir saturiski, kas jums ir iekšā šajā saturā, cik ļoti viņš ir noderīgs un interesants. Tāpēc 2026. gadā, man liekas, svarīgākā mērvienība tieši skatoties organisko saturu būs nevis cik sekotājs mēs esam guvuši, bet, piemēram, skatījumi, cik cilvēki no mūsu satura ir aizgājuši, apskatījušies mūsu profilu, cik, piemēram, ir skatīšanās ilgums ir bijis mūsu video saturam. Tas būs vissvarīgākais nākošajā gadā tieši uzņēmumiem. Turpinot arī par auditorijas iesaisti, es gribu parunāt par optimizācijas meklētājiem, platformās un par AI. Tātad pirmais punkts ir satura pielāgošana atbilstoši platformām. Tas nozīmē, ka auditorija, apmeklējot konkrēto platformu, sagaida konkrēto satura tipu. Ejot LinkedInā, auditorija nesagaida smieklīgus video vai dejošanas video. Viņi sagaida izglītojošu, noderīgu informāciju, un tā var pielāgot katrai platformai, ko auditorija no tās sagaida. Šajā punktā es gribu arī uzsvērt to, ka saturu mēs varam pielāgot un pārveidot atbilstoši platformai. Piemēram, man piemēros ir norādīts Tele2 podkāsts. Šis podkāsts ir ievietots YouTube, bet arī no šī podkāsta ir izgriezti mazi gabaliņi ar interesantākajām daļām un ievietots TikTokā. Tieši tāpat arī mēs varam izgriezt gabaliņus, viņus pārveidot un ievietot viņu Instagramā. Vai arī šo garo podkāstu sadalīt īsāku un ievietot viņu Facebookā, lai to redz arī Facebook lietotāji, ja viņi neapmeklē Tele2 YouTube kanālu. Jā, auditorija sagaida katrā platformā sava veida saturu, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram esošo saturu pielāgot. Mēs noteikti varam, ja mēs izveidojam Facebookā postu, piemēram, infografiku par kādu interesantu tēmu, mēs varam par šo pašu infografiku, šo pašu tēmu uzfilmēt video un ievietot viņu TikTokā vai Instagram rīlos. Ir vienkārši jāmāk pielāgoties, un tādā veidā arī uzņēmumi efektīvāk izmantos savu laiku un resursus tieši satura veidošanā. Svarīgākais, ko zīmoliem ir atcerēties, ir tas, ka mēs nevaram publicēt pilnībā vienādu saturu, pilnībā visos sociālajos tīklos. Tas ir liels sarkanais karoks. Mēs nevaram saturu, ko mēs liktu LinkedInā, likt arī TikTokā, vai mēs nevaram TikTok saturu likt LinkedInā. Man liekas, ka jūs noteikti to sapratāt, bet to ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties, jo es esmu pati saskārusies šādu situāciju, kad zīmoli uzskata, ka, hei, mēs uzfilmējām vienu video, un mēs taču viņu varam likt pilnībā visos sociālajos tīklos. Nē. Tā mēs nedaram. Algoritms spēj nolasīt, kas ir šis saturs, ko zīmoli publicē. Tātad, ja mēs neatbilstošā platformā publicēsim saturu, algoritms vienkārši noraks viņu. Viņš nerādīs viņu auditorijai. Tādā veidā mēs zaudēsim iespējamos skatījumus vai iespējamo iesaisti no auditorijas. Un nākošais punkts, kas man liekas ir tikpat svarīgs kā platformām pielāgots saturs, ir SEO optimizācijas.
SEO optimizācijas nozīmē, ka mēs aprakstos liekam atslēgas vārdus, ka mēs video liekam subtitrus, kad mēs arī, piemēram, Facebook postos izmantojam atslēgas vārdus. Tas nenozīmē hashtagi, bet tas vienkārši nozīmē atslēgas vārdi pašā saturā iekšā. Bet es šoreiz gribu parunāt par SEO tieši auditorijas vajadzībām. Tas nozīmē, ka mēs, kā zīmols, kurš veido saturu, mēs izzinām, ko mūsu auditorija, ko mūsu potenciālā auditorija vēlas zināt, kas viņiem interesē, un mēs veidojam šāda veida saturu. Jā, ir forši būt līdzi trendiem, ir forši izmantot aktuālās mūzikas vai montēšanas aktualitātes. Ir ļoti labi to visu izmantot, bet ja mūsu auditorijai tas nav interesanti un mēs nemaz negribam šo auditoriju sasniegt, nav jēga no šī satura. Tāpēc veidojam saturu, kas ir aktuāls mūsu auditorijai, un algoritms arī viņu cels uzreiz augstāk un rādīs vairāk cilvēkiem un lielāka iespēja, ka mēs sasniegsim jaunus lietotājus. Tas ir pilnībā visās platformās. Ar SEO optimizāciju mēs arī palīdzam Google un AI meklēšanas rīkliem vispār atrast mūsu saturu. Ja, piemēram, es kā lietotājs ChatGPT paprasu, kur nopirkt smukus zābakus, un ja ir uzņēmums, kas publicē saturu, kuram ir šie atslēgas vārdi gan pašā saturā iekšā, gan aprakstos, gan subtitri, viņš uzreiz var man šo saturu parādīt, un es varu tā nokļūt pie šī zīmola. Tāpēc ir ļoti svarīgi, kad mēs integrējam SEO ne tikai kā pierasts mājaslapās, bet arī saturā. Nākamais punkts, kā es jau pieskāros, ir mākslīgā intelekta izmantošana satura ģenerēšanā. Jā, mākslīgais intelekts turpina savu uzvaras gājienu arī 2026. gadā, kas ir tikai loģiski un pašsaprotami. Ja jūs esat uzņēmējs un jūs vēl neizmantojat mākslīgo intelektu satura ģenerēšanai, es jums silti iesaku sākt, mēģināt un to darīt. Pirmais, ko es noteikti jums ieteiktu, būtu ChatGPT izmantošana tieši ideju ģenerēšanai. Tas būtu visvienkāršākais un visvieglākais solis, ar ko jums sākt. Un tad tālāk jau pakāpeniski jūs sapratīsiet, cik ļoti AI atvieglo jūsu satura radīšanas procesu. Nākošajā gadā mēs noteikti vēl vairāk redzēsim, kā AI izmanto, piemēram, priekš B-rolliem, video filmēšanai. Tas noteikti ietaupīs laiku satura veidošanā, gan B-rolli, gan mākslīgā intelekta, tad veidotie avatāri. Tātad ar mākslīgo intelektu es ieteiktu iesākt tieši ar ideju ģenerēšanu, un pēc tam jau pakāpeniski sākt integrēt AI izmantošanu satura ģenerēšanā. Tie varētu būt B-rolli. Ja jūs jūtaties drosmīgāks un ja jums ir pieredze šajā, noteikti sāktu izmantot arī avatāru ģenerēšanā. Tur gan jābūt ļoti piesardzīgiem, lai šis saturs izskatītos īsts un autentisks, bet es domāju, 2026. gada jau vidus un beigas mēs jau redzēsim, kad principā būs ļoti grūti redzēt atšķirības starp īstu cilvēku un mākslīgā intelekta radītu. Vienīgi, ja šādam saturam, piemēram, kā šis webinārs, mākslīgo intelektu vēl pagaidām es neieteiktu izmantot, lai ģenerētu, jo tomēr acu kontakts, runa un vispārējais, jā, tas attīstās, bet tas vēl nav tādā līmenī, lai to izmantotu. Bet es domāju, ka nākošajā gadā mēs jau redzēsim, ka viss ir iespējams. Protams, Midjourney, Adobe Firefly, HeyGen, Sora un ChatGPT turpinās savus uzvaras gājienus, viņi attīstīsies un būs vēl iespaidīgāki nekā tagad. Tad mans ieteikums uzņēmumiem būtu izmantot mākslīgo intelektu, bet izmantot to gudri. Tas būs kā rīks. Viņš neaizvietos cilvēku, kas jums ražo saturu katru dienu, bet viņu izmantot kā rīku ar
cilvēka aci iziet cauri gan, piemēram, ChatGPT satura idejām, saprast, vai viņas ir atbilstošas jūsu auditorijai. Bet jā, nebaidamies no mākslīgā intelekta un sākam integrēt to savā saturā arī. Noslēdzošais punkts no manis būs par mikrotrendiem un īstermiņa saturu. Jā, šobrīd es jums nevaru pateikt, ka pēc 3 mēnešiem šis audio būs topā, diemžēl, bet es jums varu nelielu ieskatu, kā zīmoliem sekot līdzi trendiem. Tātad man ļoti mīļš termins ir chronically online. Tas nozīmē cilvēks, kas ir visu laiku online. Viņš zina jaunākās tendences, viņš zina jokus, viņš zina visas aktualitātes. Un šī ir tāda ļoti kritiskā auditorijas daļa, jo viņi redz, kad uzņēmumi saprot trendus, kad uzņēmumi nesaprot trendus. Mans ieteikums uzņēmumiem ir varbūt nekļūt par šo auditorijas daļu, bet pārņemt kaut kādas nianses. Jums pašiem ir jālieto sociālie tīkli. Jums pašiem ir, varbūt nevajag 8 stundas dienā sēdēt TikTokā, bet ieiet, apskatīties un vispār saprast, kas tur notiek, lai jūs arī 2026. gadā varētu veidot aktuālu saturu. Manos piemēros ir parādīti daži špikerīši, to var tā nosaukt, kur uzņēmumiem smelties idejas. Viens no tiem ir TikTokā ļoti daudz satura veidotāji, kas veido saturu priekš uzņēmumiem. Viņi mēneša sākumā pastāsta, kādi trendi pieaug skatījumos, ko uzņēmumiem vajadzētu sākt veidot, kādas mūzikas izmantot, kādus editus izmantot, par ko runāt, kas ir aktuāls. Tad mans ieteikums ir zīmoliem iet, paskatīties TikTokā, varbūt šādus satura veidotājus, varbūt pasmelties idejas. Ļoti svarīgi ir ņemt vērā, ka, ja ir trends, tad mēs trendā lecam uzreiz iekšā. Ja tas ir tas, kā mēs gribam komunicēt ar savu auditoriju, mēs negaidām, kad būs piemērots laiks to filmēt, jo mēs vienkārši palaidīsim šo trendu garām. Mikrotrendu specifika ir tā, ka viņi parādās un viņi tikpat ātri var pazust. Ja jūs nokavējat šo punktu, kad mikrotrends ir pašā augšņā, un viņš jau sāk nozust no interneta, nav jēga ieguldīt laiku un resursus, lai viņā lektu iekšā. Protams, ideālā variantā jūs trendos lecat, kad viņi sāk tikai parādīties. Bet mums nav maģiskas spējas. Mēs nevaram pateikt, kurš trends sāks pieaugt, kurš ne, bet mēs varam skatīties statistikas. Arī viens no maniem piemēriem ir Instagramā ir opcija apskatīties dziesmas, kuriem ir trendu pieaugums. Mēs redzam, ka šai dziesmai sāk veidot vairāk video. Tas nozīmē, ka šī dziesma sāk palikt trendīga. Tas nozīmē, ka jūs viņu varat integrēt savā saturā. Lai algoritms arī redz, ka jūs izmantojat trendu mūziku un celtu jūsu organisko saturu un rādītu vairāk lietotājiem. Arī TikToks piedāvā creator platformu, kur viņš rāda, kādi hashtagi ir aktuāli, kādas dziesmas ir aktuālas, kādi arī vispār TikTok satura veidotāji šobrīd ir aktuāli. Jūs visu paši varat apskatīties. Vienkārši ir jāiet internetā, jāmeklē un jāsāk tas darīt. Un mēs esam nonākuši satura trenda beigās. Paldies, ka jūs pieslēdzāties šim webināram. Es aicinu jūs noskanēt QR kodus, kas jums šobrīd ir uz ekrāniem, un piesakot mums Instagramā, Facebookā un TikTokā, kur mēs aktīvi publicējam savu saturu un mēģinam radīt saturu, kas mūsu auditorijai būtu interesants un svarīgākais arī noderīgs. Es ceru, ka kaut ko no šīm atziņām, ko es jums šodien pastāstīju, jūs ņemsiet vērā, un 2026. gadā jūsu zīmola organiskajam saturam būs liela izaugsme. Paldies jums, un dodu vārdu Dajanai. Un, kā jau es minēju mūsu webināra sākumā, jums būs iespēja arī noskaidrot sava uzņēmuma digitālās klātbūtnes kvalitāti un stāvokli internetā.
Šeit būs pieejami 2 dažādi bezmaksas testi. Pirmais ir SyncMe jeb Yext tests. Tūlīt arī moderatori čata sadaļā pievienos linku, kuru jūs varēsiet nospiest. Nonāksiet SyncMe mājaslapā un tur varēsiet aizpildīt testu, kas parādīs, kā jūsu uzņēmums atrodas un atlasās internetā. Vai ir viss sakārtots, vai teiksim, informācija ir vienota, vai ir kaut kādas lietas, pie kurām vēl ir nepieciešams piestrādāt. Un otrs tests ir mūsu insight tests. Arī tūlītās moderatori pievienos čatā linku. Šis ir tāds apjomīgāks tests, bet noteikti iesaku to veikt visiem, pārbaudīt savu mājaslapu, iziet cauri un redzēt, kas ir tās trūkstošās vietas, ko ir nepieciešams aizpildīt, kas ir tie mājaslapas klupšanas akmeņi, kas patiesībā var rezultēties tajā, ka, piemēram, no reklāmas kampaņām cilvēki nonāk uz mājaslapu, bet nekonvertējās pirkumos vai kaut kādos pieteikumos. Lūk, šeit šie testi ļoti, ļoti noderīgi. Iesaku visiem tos aizpildīt, un noteikti redzēsiet arī daudz noderīgas un interesantas informācijas par savu mājaslapu un par to, kā patiesībā internetā jūs izskatāties. Ja iegūsiet, piemēram, no 70 līdz 100 balēm, tad es teiktu, ka jūsu mājaslapai viss ir ļoti labā kārtībā, bet, ja rādītājs ir zemāks, tad noteikti būs lietas, pie kā piestrādāt, bet to jau jūs arī redzēsiet pašā testa rezultātos. Un paldies arī manai kolēģei par interesantu otro prezentācijas webināra daļu par saturu, un esam nonākuši līdz apkopojumam. Vēlreiz tātad iziesim cauri tam, ko mēs šodien esam izrunājuši. Un lieta numur 1, kas noteikti ir jāņem vērā, mākslīgais intelekts ir ienācis mūsu dzīvēs, un tas ir ienācis noteikti uz palikšanu, un arī digitālajā mārketingā mākslīgais intelekts ir ļoti liela daļa no panākuma atslēgas, un es teiktu, ka uz doto brīdi mākslīgais intelekts arī nosaka kampaņu efektivitāti, kas ir jāņem vērā. Diemžēl patīk tas vai nepatīk, bet līdzi laikam ir jāiet un arī ir jāoptimizē savas reklāmas kampaņas tā, lai arī mākslīgais intelekts būtu daļa no šīta procesa. Noteikti ir arī jāņem vērā tas, ka zero click un reklāmas sadārdzinājums padara organisko klātbūtni kritiski svarīgu. Šeit runa ir tieši gan par organisko saturu un satura kvalitāti, gan arī par šo uzņēmumu digitālo klātbūtni internetā. Tas ir noteikti jādara, jāņem vērā, pretējā gadījumā paliek vairāk. Pretējā gadījumā noteikti tad vienīgā izeja ir palielināt reklāmas budžetus un cīnīties ar šo reklāmas konkurenci. Uzmanību un klientus 2026. gadā iegūs tie uzņēmumi un zīmoli ar plašu, kvalitatīvu un viegli atrodamu digitālo klātbūtni visos kanālos un arī ar kvalitatīvu saturu visos kanālos. Tā kā saturs joprojām ir karalis, arī video saturs ir karalis, tā kā noteikti ņemiet ārā telefonus, kameras un mēģiniet filmēt, testēt šo te video formātu gan reklāmas kampaņās, gan arī sociālajos tīklos. Pārliecinieties, ka visos portālos, profilos, kartēs informācija par jūsu uzņēmumu ir vienota, savienota un nekas nekur netrūkst un informācija neatšķiras. Un arī 2026. gadā uzvarēs tas saturs, kas ir kvalitatīvs un pielāgots dažādām platformām un arī SEO optimizēts. Respektīvi, ir jātestē dažādi satura varianti, kā jau es arī minēju iepriekš, un arī šis saturs ir jāoptimizē tā, lai arī meklētāja programmas un arī mākslīgais intelekts un arī konkrētā platforma varētu jūsu saturu izmantot kā tādu SEO, un ja lietotājs meklēs informāciju vai pakalpojumu tur, tad arī jūsu saturs tiks atlasīts un parādīts potenciālajiem klientam. Noteikti ir jāņem vērā, ka autentisks UGC saturs un reālas atsauksmes būs vērtīgāks par perfektu, mākslīgi radītu saturu un nodrošinās lielāku iesaisti un redzamību gan platformās, gan dažādos AI rīkos. Ja līdz šim neesat izmantojuši UGC, tad noteikti iesaku to pamēģināt un iekļaut arī 2026. gada mārketinga stratēģijā, kā arī uzņēmumiem
noteikti nav jābaidās no mākslīgā intelekta. Tas ir arī tas, ko es jums stāstīju iepriekš. Ir jāizmanto šis mākslīgais intelekts arī sava satura radīšanā. Ja ne totāli, 100% jāpaļaujas uz to, bet to var izmantot kā tādu ideju ģeneratoru, idejām, skriptiem, kaut kādiem varbūt aprakstošajiem tekstiem, tā, lai viņš varētu spēt mums palīdzēt veidot šo saturu daudz kvalitatīvāku, interesantāku un lietotājiem saistošāku. Paldies, ka šodien pieslēdzies mūsu webināram. Ceru, ka informācija ir bijusi noderīga un interesanta. Ja ir kādi jautājumi vai komentāri, tad droši sazinies ar mums šeit pat komentāru sadaļā vai apmeklē mūsu mājaslapu haizemarketing.lv vai arī piesako mūsu sociālajiem tīkliem. Lai veiksmīgs un panākumiem bagāts 2026. gads!